Šīs nedēļas laikrakstā Austrālijas latvietis numur 3139 pieminam 14. jūniju. Esam publicējuši izvilkumu no grāmatiņas ar bērna acīm, kas ir izdota 1996. gadā, un izdevēji ir Okupācijas muzejs un Nacionālās mutvārdu vēstures projekts. Laikrakstā varam lasīt arī par Adelaides latviešu biedrības 64. gadasvētkiem, kas notika Tālavā. Varam lasīt arī par sarīkojumiem Sidnejā, kā arī par Austrālijas baltiešu tirzniecības kameras tikšanos Melburnā. Ar mazliet jautrāku pieskaņu variet lasīt Jolantas Lūses rakstu Siļķis. Šis ir kārtējais apraksts par pavārmākslas kursiem Adelaidē, kur šoreiz tika gatavota siļķe. Aicinām arī ieskatīties Lāsmas Ģībietes aprakstā par grāmatu Muļķu skola. Nākamajā Austrālijas latvietī varēsim lasīt aprakstus par 14. jūnija sarīkojumiem Austrālijā. Varēsiet lasīt arī Melburnas latviešu biedrības sarīkojumu aprakstu, kurā Uldis Šterns pastāstīja par saviem piedzīvojumiem Jaunzēlandē. Sporta nodaļā varēsiet lasīt notikumus Austrālijā, kā arī to, kas notika Austrālijas pilsētās pirms 30 gadiem. Lai mums visiem jauka lasīšana!